Laiki, kad bērni priecājās par vismazāko dāvaniņu, par piparkūku vai par koka rotaļlietu, ir sen garām. Mūsu pārpildītajā pasaulē tā vairs nav. Un atceroties bērnību, viss bija savādāk. Un tagad mūsu pārpildītajā pasaulē ir tā, ka tu domā, ko lai uzdāvina tam otram cilvēkam, kur tu gribi kaut kādā veidā iepriecēt Ziemassvētkos. Man vakar nejauši sanāca tā, ka dāvanas vietā man sanāca ļoti skaista saruna ar cilvēku, ar kuru mēs nekad nerunājam, lai gan ikdienā esam ļoti tuvu. Un man personīgi, es sev uzdāvināju fantastisku dāvanu, izrunājot sāpīgas lietas, mierīgā, kā lai saka, noskaņā, un ar tādu nostāju, ka es šo sarunu veicu, lai mums būtu labāk. Nevis, lai es tevi sāpinātu, vai tevi kaut kā apvainotu vai pazemotu. Es neesmu tavs ienaidnieks, es esmu vienkārši cilvēks, kurš ikdienā tevi satiek, un ikdienā man rodas tādas un tādas emocijas. Un es tev gribu to pastāstīt, jo es uzskatu, ka mūsu kopā būšana, līdz eksistēšana var būt stipri labāka. Un stipri labāka tieši tādēļ, ka mēs vairāk runāsim. Mēs runāsim savā starpā un dalīsimies ar emocijām, kas mums konkrētajā brīdī paceļas. Vai arī konkrēti pateiksim, kas tajā brīdī mani satrauc. Kāpēc konkrētā situācija man šķiet nepieņemama man kā cilvēkam. Jo var jau būt, ka otrs cilvēks tevi kaut kā spoguļo, un jūs abi esat nelaimīgi par situāciju, it kā bez vainas vainīgie. Kā rezultātā tas, ko es gribu teikt, padomā varbūt šajos Ziemassvētkos tu saviem apkārtējiem cilvēkiem, saviem kaut kādiem svarīgiem cilvēkiem var uzdāvināt kvalitatīvu sarunu.